Sveiciens visiem! Kamēr ārā sniegs un ziema lielāko daļu ūdens tilpums Latvijā ir klāts ar ledu, esam ieradušies Gunāra Astras ielā 1C apskatīties jaunumus, kāda ir Alter Marīna salonā. Kā viens no jaunumiem gribētu likt akcentu, jūs varat klātienē apskatīt pionieru laivas, Zodiaka laivas. Bet tagad paskatīsimies, kas mums ir pieejams no elektronikas. Šeit stendā mēs redzam Elite, Huk, Simrad sortimentu. Bet galvenā interese mums būs par HDS Pro. Varbūt pāris vārdos pieskaramies, ar ko tad HDS Pro atšķirās no HDS Live. Būtiskākā izmaiņa šais aparātos ir tieši viņu jaudā. Tātad HDS Pro 10 un 9 colu izmērā ir 4 kodola procesors, 12 un 16 ir 6 kodola procesori. Tas nodrošina daudz ātrāku elektronikas darbību reālajā laikā. Kā jaunumu arī var pieminēt HDS jauno devēju Active Imaging ar 1,2 MHz frekvenci. Šeit arī ir jaunais Active Target bloks. Tas ir Active Target 2, kas salīdzinājumā ar iepriekšējās paudzes Active Target dod daudz lielāku detalizāciju un izšķirtspēju reālajā laikā, var teikt, mēģināt saskatīt zivis. Ja? Bet arī tiem lietotājiem, kur iepriekš ir iegādājušies HDS Live versijas, nevajadzētu noskumt, jo, ja jūs gribat pievienot jauno devēju vecām iekārtām, nav problēmas, jūs varat iegādāties Sonāra modulu 3100. Ar šī moduļa palīdzību jūs pilnībā varat nodrošināt visas jaunās funkcijas, kuras ir pieejamas. Mēs jau varētu arī diezgan daudz stāstīt par visam sīkam niansēm, un teikt, kādu uzlabojumu ir šajā jaunajā HDS Pro versijā, bet vienkāršāk, un lai arī pieņemsim būtu pārskatāmāk, tas mēs pievienosim video beigās, salīdzinoši failus, kurus jūs varēsiet apskatīties, ar ko tad atšķirās HDS Live no HDS Pro. Un pie sevis izdarīt secinājumus, vai jums ir vajadzīgi kaut kādu uzlabojumu, nepieciešami, jo līdz 1. maijam vēl ir laiks, un šajā laikā jūs varat veikt šīs pārdomas, un, ja gadījumā ir nepieciešams, arī ierasties salonā un apskatīties, kāds viss izskatās. Tā kā visiem jāsakas un tiekamies uz ūdeņiem.